Čau visiem! Sen nav nekas rakstīts, likts tepat YouTube'ā. Laikam ir pagājuši jau 4 mēneši, varbūt vairāk. Es pat īstenībā nezinu, ja šī ir epizode, tad kura šī ir epizode. Nebija daudz laiks īstenībā filmēt. Ir kaut kas bijis nofilmēts, bet netika publicēts. Bet, cerams, ka šis kaut kas tiks publicēts. Lieta ir tāda, ka es, kamēr mēs gaidu vēl klientu, kā gaidu, es atbraucu Prāgu, un man vēl ir pusstundiņa. Tā es domāju, šo ir jāieraksta, varbūt kādam noderēs, jo šodien šajā video es pastāstīšu vai parādīšu kas, diemžēl, vairāk vai mazāk citreiz nofēlo. Viens gadžetiņš. Tā kā mēs runāsim šodien par analogu sistēmu, kameru sistēmu, CCTV drošības sistēmu, ja. Un tāpēc ir tā problēma. Vismaz es saskāros iepriekš ar šīm visām problēmām un saskāros arī vakar īstenībā, bet, stāsts ir īstenībā garš. Tad tā īsumā man vakar bija servis, kur bija jāuztaisa kamerām 3 kameras. Vairāku gadu ilgs klients, es taisīju šo servisu viņiem iepriekš un tā tālāk. Bet vakar sanāca tā, ka es visu iztestēju, visu apdeitoju jaunu, uzlieku jaunu firmwaru DVR rakstītājiem, ja, un viss bija super. Noskanēju cieto disku, apskatījos, vai ir kaut kādas problēmas ar cieto disku. Nav viss kārtībā, tur paskatījos laikus, internetu, vai ir viss pieslēgums. Viss standarta variants. Kameru tīrīšana, pārbaudīšana gaismas, vai viss deg un vispārējais. Viss bija super. Es priecīgs, jau gandrīz pabeidzu. Un pēdējais posms man vienmēr ir, es pārbaudu, cik voltus rāda uz drošības barošanas bloks, kas padod strauju kamerām. Jo šajā gadījumā analogas sistēmas ir vajadzīgi 12 volti. Domāju, paņemšu testerīti, tu iztestēšu un viss, un gatavs servis. Iztestēju, atslēdzu ārā kameras. Šai klientei, jā, jo tā ir kliente, bija tā, ka kādu laiciņu atpakaļ nodega barošanas bloks, un visas kameras pazuda, un es izdomāju, ka šoreiz es viņu uzlikšu 2 atsevišķus barošanas blokus, kas dos strāvu 2 kamerām, un strāvu rakstītājām, un strāvu vēl vienai kamerai. Teiksim tā, sadalīju. Un es atslēdzu vienu, pārbaudīju visu kārtību, pieslēdzu atpakaļ, atslēdzu otru, pārbaudīju visu kārtību, 12,2, 12,15, kaut kā tā, volti bija, 20 volti, 15 volti, jā, kaut kā tā bija. Un pieslēdzu atpakaļ visu, un viss. Servis beidzas, viņi pateica, viss super, viss strādā, nav nekādu problēmu. Aizgāju, iekāpu mašīnā, man tur vajadzēja sataisīt papīrus, sakārtot, papīrus elektroniski, protams, lai aizsūtītu vēl vienam klientam tām un tā tālāk. Un es sēžu, runāju pa telefonu un skatos, klientus skrien ārā. Es attaisu logu, es saku, jā, kas notika? Viņš saka, skaties, man melns rāda, kameras nerāda telefonā. Es teicu, varbūt es aizmirsu pieslēgt kaut ko, bet es atcerēju, es padomāju un likās, ka ne, viss ir pieslēgts. Labi, aizgāju uz turieni, skatos, jā, nestrādā, atvienoju štekīti, pievienu atpakaļ, jā, it kā 2 kameras ieslēdzās, laikam nebiju līdz galam piespiedis vai kas, es nezinu, kas tur bija. Tad 3. kameru nestrādā, es tur tā mēģināju, nekas nenotiek. Man viss rāda, ka it kā viss kārtībā, cik vizuāli var redzēt, bet es sajūtu kaut kādu smaku. Un es paskatījos uz tās ierīces, kas konvertē to signālu uz analogo, vai kas tur notiekās. Un viņa tā smirdēja riktīgi. Es tev palastīju, viņa vēl klienti saka, nē, šīs laikam nodega. Es saku, nekas. Es saku, es paņemšu uz mājām, paskatīšos, vai man ir vēl kādi, mājās, teiksim, brīvi pieejami šie konvertētāji. Es nezinu, kā viņus nosaukt latviski īstenībā, bet es viņus parādīšu, tad redzēsiet. Un aizbraucu uz mājām, paskatījos, jā, man ir, es viņu uzvanīju, vēl pateicu, super, man ir, es atbraukšu rīt no rīta un nomainīšu tev. Un runa ir par šitādām ierīcītēm. Es tad sākšu laikam ar šiem galiem. Te ir 2 atšķirīgas, teiksim tā, firmas vai modeļi. Tad šeit ir RG45,
Dažiem ir gaismiņas zaļā un dzeltenā vai oranžana vienalga, un dažiem nav šajā gadījumā, ja? Bet tam, kuriem nav redzams tā diode, ja? Tā gaismiņa, tad viņiem ir iekšā sarkanā no abām pusēm, jo mums ir vajadzīgi šajā gadījumā divi, viens pie kameras slēdzās, viens slēdzās pie jūsu rakstītāja, un tiek izmantots vai nu kāds 5E vai I, vai kāds 6 kabelis vai vienalga, nu, kāds jums tur viņš ir internetā, jā, tad viņam tie galiņi uztaisās kā RG45, un tad tu viņus pievieno to vadu iekšā šim adapterītim. Un otrā pusē mums ir BNC, šitie, viens pie kameras slēdzās, viens pie rakstītāja, un šeit ir 12 voltīgi, kas baro kameru, female un male, jā. Nezinu, kā latviski būs, bet tā viņi spraužās iekšā, nu, kamerās un barošanas blokā. Nu, jā, un starpā iet kat 5 vai kas. Nu, parādīšu, piemēram, šīs ir, par ko es runāju, tas ir RG45, viņš bāžās šeit, un viņš bāžās, piemēram, šeit, jā. Tā kā šī pusē aiziet, piemēram, pie kameras, un šis vats, cik jums viņš ir garš, viņš aiziet pie barošanas bloka, ne, nu, otrādi. Nu, vienalga. Tā kā, un jā, un starpā jums ir kāds 5E vai kāds 6 kabelis, vienalga. Cik garš viņš tur ir. Man nav bijis problēmas ar garumu, es nezinu, cik man 20 metri vairāk nebija problēmas. Un šitie ir 8 megapikseļiem kameram, un viņi saucās angliski Split Joint HD Video Balloon, tā viņš saucās. Un tas pats arī variants šiem, jā. Arī tas pats, tie paši gali un vispārējais, jā. Tā, nu, man apstājās video, es nezinu, kāpēc, bet, nu, es sāku runāt par to, ka man ir iepriekš bijuši gadījumi to, ka šie visi ir nodeguši, nu, beiguši strādāt, nezinu, kas viņam tur bija noticies, un es nomainīju, un viss kārtībā, un jau ir, laikam, gadi 2-3 klientam nav problēmu. Ir bijis vēl kaut kāds, laikam, gadījums, kur viens kaut kurš nestrādā, un šajā gadījumā vakar, nu, man tā likās, ka arī tā ir problēma. Nu, tā es aizbraucu uz mājām un atradu tos jaunos, tie bija, laikam, šie, kas man likās ir jaunie. Un es atbraucu happy no rīta pie klientes, noņēmu kameru, iztestēju kameru, kamera strādāja, viņa man joprojām ir šeit, šodien no rīta, jā, un kamera strādāja, un es, kad pieslēdzu šos, viņi nestrādā. Un es nesapratu, kāpēc viņi nestrādā. Es mēģināju visu kaut kā, aizgāju pie klienta, es saku, nu, ir tāda lieta, es tūlīt ieslēgšu arī testeri. Nezinu, vai es esmu rādījis testeri, bet tie, kuri grib varbūt vairāk uzzināt par šo testeri, tad droši dodiet ziņu, ierakstīšu kaut ko pastāstīšu. Tātad, variants ir tāds. Teiksim, paņemsim šo. Viens BNC bāžās šeit, nu, piemēram, ja tas ir 2Rs, pieņemsim, testeris ir 2Rs, un mums ir vajadzīgs strāvas kabelis, kurš man ir kaut kur te, jo viņš man jāpartaisa šeit. Tad es pieslēgšu strāvas kabeli un ieslēgšu iekšā. Un redz, šeit ir zaļā gaismiņa. Tas nozīmē, ka strāva aiziet, viss kārtībā. Un pieņemsim, šīs ir tas mūsu kat 5 vai kat 6 kabelis, kurš jums tur iet caur, nezinu, caur grīdu, caur loftu, caur jumtu, visu kaut kur. Un viņš pieslēdzas otrajam galam, un te arī ir zaļā gaisma. Tas nozīmē, ka strāva aiziet. Tad mēs paņemsim kameru, pieslēgsim kameru klāt. Kamera pieslēgta klāt, šeit. Var īstenībā pārbaudīt, vai kamerai, nu, bez testera. Šajā gadījumā šie ir kalavju, viņam ir LED gaismas. Ja viņu aiztaisiet ciet, viņa ieslēgs, padomās, ka ir tumšs, un ieslēgs gaismas. Nu, cerams, ieslēgs gaismas. Nē, liekas, ka viņai vēl liekas, ka nav tumšs. Tā, paskatīsimies. Jā. Redz, gaisma ieslēgta. Tā kā tas nozīmē, ka kamera strādā, nu, vismaz barošana aiziet, un kamera saprot, ka ir tumšs, reaģē uz to un ieslēdz gaismas. Ja mēs aizējam uz testeru un ieslēdzam kameru,
Tad viņš saka, ka loading, un tad ir no video input signal. To viņš rāda testerī, ka nav. Ja es atvienoju šos, jā, visus šos, un pieslēdzu kameru pie testera, ar tiem pašiem, un man kamera uzreiz ieslēdzās iekšā. Redz? Nu, jums atspīd, bet ja es pielikšu tā, var redzēt mani monitorā. Tā kā kamera strādā. Un tā nav problēma ne ar vadiem, ne ar ko, jo vadus es iztestēju, un es izmantoju vairākus citus vadus savus, kas man ir, un visur viens un tas pats. Viņi nestrādā, tā kā šo kameru man jādod būs klienti atpakaļ, tad es izdomāšu risinājumu. Nu, risinājums ir viens. Man jānopērk jaunie šitie balūni, ja? Un jāskatās, iztestēšu mājās sākumā, vai viņi strādā, un ja viņi strādā, tad es braukšu pie klientes un, protams, uzlikšu atpakaļ kameru un pieslēgšu. Ja šie nestrādā atkal, es nezinu, kāpēc viņi nestrādās, ja viņi nestrādās, kaut gan viņi jāstrādā, jo, man liekas, nu, šitie varētu būt, ka ir veci arī, kas samiksējās man. Tad man būs jāpārtaisa tas, kad 5 kablis, kas viņi ir instalēts, būs jāpārtaisa savādāk un būs jāizmanto vienkārši adapterīši, kas ies pa taisno pie BNC un pa taisno pie šiem DC 12 voltīgajiem. Tas man, šie varianti man nepatīk, viņi izskatās briesmīgi, bet, nu, citu variantu nebūs, būs jādara tā. Bet kāpēc es izmantoju šajā instalācijā un vispār, kad 5 kabeli, nu, kad 5E šajā gadījumā, jo es vienmēr mēģinu, nu, pēdējos, teiksim, 3 varbūt gadus mēģinu uztaisīt tā klientam, ja nu gadījumi viņi izdomās kādreiz aiziet uz IP sistēmu, tad viņam vadi jau ir iekšā. Viņam vienkārši jāatvieno kameras, jānomaina jaunas kameras, jāuzliek IP un jānomaina DVR uz NVR, nu, no digital video recorder uz network video recorder, jā. Vai pat taisno pieslēgt vai nu pie switcha, vai nu PoE switch, vienalga kur, vai pie routera, ja jums, piemēram, viena kamera, ja? Bet tie vadi jau ir iekšā, jo, lai ievilktu vadus, tas visu vairāk aizņem laika vienmēr, un ja tu viņus ievelc tā, lai viņi nav redzami, tad labāk, lai viņi tur stāv un neviens viņus neiztiek. Nu, arī klientam turpmāk, vai klientei turpmāk nākotnē viss ir super uztaisīts, un viņi vienkārši var nomainīt tikai kameras un pašu rakstītā viņam ir IP sistēma. Tāpēc es sāku instalēt, jo iepriekš manas pirmās instalācijas bija, es izmantoju standarta coax kabeli, kas ir paredzēts tieši šām analogām sistēmām, bet tas nevar konvertēt. Nu, kaut gan var īstenībā tagad jau, toreiz vēl nevarēja. Un tad es nolēmu, ka nē, es uztaisīšu tā, lai ir, nu, future proof priekš klienta, un lieku iekšā kad 5E kabeli, kas ir domāts tieši outside, jeb ārēja instalācija, kuram ir tas pats apvalks ir, nu, teiksim, spēcīgāks, un viņš nevar sabojāt viņus un tā tālāk. Tā kā, jā. Un smukāk, manuprāt, izskatās arī, kad saslēdz visu tā vismaz, nu, cik smukāk, bet cik kārtīgāk tas viss izskatās. Nu, tā es izdomāju, tā es taisu, bet, nu, redz, notiek arī tā, ka nofēlo, un šajā gadījumā man nofēloja, un es vakar pazaudēju ekstra laiku, nu, kaut kādu, nu, minūtes, varbūt 20, nu, 10, jā. Un šodien no rīta pazaudēju 2 stundas, un tagad man atkal jāpasūta, jātērē nauda. Labi, viņi nav dārgi, tur var nopirkt viņus pa piečukam, varbūt pa 6 no suppliera, un kaut kur 10, laikam, pāris maksā Amazonai. Varbūt pat lētāk varētu, tas atkarīgs kāds brands un cik daudz jums ir vajadzīgs. Un tā. Tā kā tas ir tāds, nu, par ko es gribēju pastāstīt šodien, parunāt un ierakstīt šo video, varbūt arī jums noder, ja nu gadījumā jums liekas, ja jums ir sistēma tā uztaisīta,
Jo es zinu, ka ne tikai es vienīgais to daru, ir arī daudz citi instalētāji, kas to dara. Tā kā, ja jums nofēlo kāda kamera, tad jāskatās uzreiz uz šīm lietām sākumā, jātestē viņas. Un to iztestēt var, nu, ar testeri īstenībā. Savādāk es nezinu, kā to var izdarīt. Jo, nu, ja viņas nestrādā, jo tas lampiņas deg, strāva iet. Tā kā strāvas puse ir ok, varētu būt kaut kas konvertē to signālu, vai kā viņš pārtaisa, kas tur iekšā. Es esmu jaucis sen tur kaut kāda spoli, kaut kāda ir kaut kādi vēl mazi komponenti, nezinu, kas rezistori vai kas kondensatori. Es nezinu, kas tur ir, neatceros. Un tā, un viss. Tā kā jā, tāda man pieredze šajās 2 dienās. Es nesen atbraucu arī no brīvdienām. Un baigi bizi šobrīd, un mazi visādi darbiņi, ko jāpadara. Bet nu, šis man paņēma drusku laiku, un atkal man būs jāatgriežas pie klientes. Tā kā, cerams, ka es neizmisīšu, man būs laiks, kad es dabūšu tos pasūtīšu, un viņi atnāks, tad es parādīšu, kā viņi strādā. Ja viņi strādās, ja ne, es parādīšu, kā viņus konvertēt, jūsu esošo sistēmu konvertēt savādāk, lai vienalga darbojās tā analogā sistēmā. Jo man būs jāpasūta arī tie plāni B, teiksim tā, tie citi savienojumi, vai vienalga, kā viņus sauc. Tā kā jā, paldies, ka noskaties. Cerams, ka noderēja. Ja gribi uzzināt vairāk kaut ko vai par analogo vai par IP sistēmu, droši ierakstīšu video. Ja gribi uzzināt vairāk par šo testeri un parādīt funkcijas, es nezinu, vai esmu filmējis par to vai ne, tad noteikti varu pafilmēt arī un pastāstīt par testeri. Šīs nav lētākais variants, bet ir lētākie varianti, ja tu plāno kādreiz sākt arī savu biznesu un strādāt drošības sistēmās, kas saistīts ar kamerām un signalizācijām, visām pārējām šām lietām. Tad noteikti testers noder. Es sāku sākuma bez testera ar laptopu īstenībā, un uz analogām sistēmām bija grūti. Varbūt IP tas dara laptops, ja, bet uz analogām sistēmām ne. Un arī nevar piedāvāt kaut kādus servisus vai kaut ko salabot kādam klientam, ja jums nav testēšanas testeris. Ar monitoru skrādīt apkārt arī nedara, jo tad jums tāpat jāpieslēdz viņu pie DVR un lai settingus kaut kādus likt. Nu, tur ir tā, ir ļoti grūti bez, bet var iztikt, bet ir ļoti labi ar, jo tas ļoti palīdz. Un manā gadījumā šis nebija lētais variants, bet viņš man atmaksājās jau sen, un es esmu redzējis, ka ir lētāki varianti ar mazāk funkcijām, ar varbūt vairāk savādākam funkcijām, bet ir dzirdēti visādi kompleinti no cilvēkiem, kur izmanto, ka kas tur nestrādā. Šis arī nav perfektais variants, kaut gan viņš pats dārgākais un, teiksim, tā labākais, kas ir šobrīd šajā laikā uz marketā, jā, tirgu. Bet viņš nav perfekts. Viņš arī lago, viņam Androids ir, un šī kompānija, kas viņus ražo, viņi nepārāk bieži taisa kaut kādus update'us. Tur aplikācijas ir out of date daudzas, jo tur ir brauzeri un visi pārējais. Jā, viņi ir izlaiduši viņi, bet viņi baigi tur viņu neupdate'o. Tā kā tur ir baigais disappointment, jo ir samaksāts 800 pāri mārciņas par viņu, un viņš drusku citreiz klinī. Jo varēja nopirkt arī varbūt par 200 vai 300 mārciņām, varbūt viņš tā neklinītu. Nezinu, varbūt ķīnieši update'o to visu sistēmu biežāk, kas to zina. Bet es gribēju ieguldīt iekšā, un es ieguldīju šajā visā. Un man, protams, tas viss atmaksājās atpakaļ ļoti ātri un palīdz ļoti gan instalēt, gan arī meklēt visādus faultus, ja ir kaut kādi faulti, jo tur ir funkciju nereāli daudz. Tā kā noteikti varu ierakstīt un pastāstīt, ja interesē. Tā kā jā, paldies, ka noskatījās, piespied to like podziņu vai share podziņu vai iekomentē kaut ko un tiekamies citā video.